Notikums, kam iespējams atvēl visas LTV kameras un pat vairāk. Vai zināt, kas tas ir? Par zirnekļa kamerām, par dzīvo montāžu un LTV resursiem rādot dziesmu svētkus. Uz sarunu esmu aicinājusi Inesu Kublicku-Petroviču un Dāvi Jaunzemu. Sveiki! Jā, sveika! Pastāstiet, ko jūs darat Latvijas televīzijā un kāda bija jūsu loma tajā, ka mēs redzējām dziesmu svētkus savos ekrānos? Paldies, Dāvi. Tad sākšu es. Mans vārds ir Inesa Kublicka-Petroviča, kā jau tu minēji. Un mans amats Latvijas televīzijā ir raidījuma daļas direktori. Un tas izsaka daudziem tas neizsaka neko. Un man bieži ir jāstāsta, ko tas nozīmē. Un tad varbūt tā pavisam īsti. Tad Latvijas televīzija ražo daudz satura. Un viņš tāds 2 blokos iedalās tādā ziņu saturā, vairāk vai mazāk, un informatīvā. Un tad ir kultūra, sports, izklaide, bērni. Un es atbildu par šo saturu, par šī satura ražošanu. Un manā komandā, tieši manas nodaļas komandā strādā 3 raidījumdaļas vadītāji un režisori, redaktori, žurnālisti, asistenti, kas veido šo saturu. Tas tāds īsumā, ja kāds saprata. Un dziesmu svētkos, ko tu darīji? Un dziesmu svētki ir saturs, kas ir raidījuma daļas pārziņā. Tad mēs esam šī satura tādi televīzijas kontekstā producētāji, lielā projekta vadītāji un es atbildu gan par resursu plānošanu, gan par tādiem ražošanas procesiem, lai viņi notiek tādā projektu vadības līmenī, tā varētu teikt. Un, protams, kopā iesaistot šos projektu vadītājus arī citas nodaļas tam līdzīgi. Bet, principā, es atbildu par mūsu mājā ražoto saturu dziesmu svētku kontekstā, tad par dziesmu svētku ierakstiem, par dziesmu svētku translācijām, par arī kaut kādā ziņā arī par papildu saturu. Bet šodien laikam mēs vairāk runāsim tieši par dziesmu svētku saturu, to, ko redzēja arī estrādē un visos Latvijas nostūros. Sveiki, man sauc Dāvis Jaunzems. Es esmu audiovizuālās ražošanas nodaļas vadītājs. Un dziesmu svētkos es biju kā tehniskais projektu vadītājs, kas palīdzēja Inesai īstenot visu to, ko viņa daļa vēlējās izdarīt. Es tieši tehnisko backupu palīdzēju izveidot. Latvijas televīzijā dziesmu svētku laikā bija redzamas gan tiešraides, gan studijas, reportāžas, bija caurvīju šķiet gandrīz vai, ne visos raidījumos, bet ļoti daudz bija caurvīju dziesmu svētku saturs. Kādu daļu kopumā no tā dziesmu svētku rīkotajiem pasākumiem rādīja Latvijas televīzija? Sāksim ar to, ka tāds dziesmu svētku plānošanas darbs sākas televīzijas kontekstā un manā darbā kādu gadu pirms dziesmu svētkiem, kas liekas ilgi, bet varbūt tas ir tieši par maz ilgi. Bet dziesmu svētku pasākumu ir ļoti, ļoti daudz, un mēs kā televīzija no tiem šogad rādījām, ja nemaldos, mums bija 15 translācijas, varbūt par vienu kļūdos, bet es teiktu 15, tātad lieli pasākumi, gan estrādē, gan ārpus tās, plus mums tika nodrošināta dziesmu svētku studija, ko mēs realizējām kopā ar Latvijas radio, un protams, mums bija daudz satura arī LSM, mums bija arī saturs, ko mēs veidojām pateicoties dziesmu svētkiem vai par dziesmu svētkiem, kas tika radīts atsevišķi. Bija tāds projekts kā Dziesmu ceļš, kur mēs runājām par ļoti, ļoti tautā iemīlētām dziesmām, kāds ir radīts, kādi ir bijuši diriģenti un tam līdzīgi. Mums jebkurā satura vienībā, es pat teiktu, varbūt pat sporta studijā mēs bijām izdomājuši kaut ko vairs tagad šobrīd neatceros, bet respektīvi visā, kas ir televīzijā, visos raidījumos, mēs kaut kādā veidā mēģinājām parādīt dziesmu svētkus. Noteikti pat Bardakā bēniņos mēs runājām par rakstu zīmēm un par to, kas ir deja šajā gadījumā. Un tad mēs mēģinājām no dažādiem rakursiem. Tā kā es teiktu, ka 2 mēneši pirms dziesmu svētkiem un dziesmu svētku laikā televīzijā dziesmu svētku kūsā visos raidījumos, visās satura vienībās.
Bet vai tu piekritīsi, ka tomēr tiešraide, koncertu tiešraides ir tas lielākais, varētu teikt, kulminācijas notikums, ko var redzēt ekrānos? Jā, protams, jo es piekritīšu, noteikti Dāvis piekritīs un visi piekritīs, ka Dziesmu svētki vispār ir tāds fenomens, tāds Latvijas fenomens un arī Baltijas un pasaules fenomens. Un, protams, tā mūsu atbildība arī to parādīt ir ļoti liela. Un tas fenomens ir tāds, ka šajā visā piedalās, protams, daudz cilvēku, daudz dziedātāju, daudz dejotāju. Tad ir Dziesmu un deju svētki, un es atvainojos uzreiz visiem dejotājiem, kad mēs ierasti saucam tos par Dziesmu svētkiem, lai tie arī ir dejas svētki. Un šie pasākumi ir ļoti daudz, viņi ir ļoti intensīvi, viņi ir paralēli, viņi ir dažādās vietās, un Latvijas televīzija ikdienā, protams, strādā uz mazākiem projektiem, un mums nav vajadzīgs paralēli tik liels resurss. Protams, mēs ražojam ļoti daudz gan ziņas, gan raidījums, bet šajā gadījumā nedēļas laikā ir koncentrēts ļoti, ļoti liels un apjomīgs satura daudzums. Un, protams, katra tiešraide, ceļš tiešraide no Daugavas stadiona vai tiešraide no Dziesmu svētku estrādes, kas šogad bija veselas 2, viņas prasa ļoti lielu profesionalitāti, ļoti lielu sagatavošanās darbu, ļoti lielu resursu plānošanas darbu. Tas, ja tu sākumā iesāk ar to, ka tur ir paņemts visas kameras, tad es teiktu tā, ka tur ir paņemts viss mūsu laiks, visu televīzijas darbinieku nervi, resursi, tas ir miegs, nezinu, mūsu enerģija tiek ļoti smelta šajā laikā, un pēc tam mēs visi ejam tādā mēģinam aiziet atvaļinājumā, kurā atpūšamies un mēģinam atgūties no šī piedzīvojuma. Tieši tā nedēļa ar kapēkām. Es pat tagad vairs nevaru precīzi pateikt, cik bija ilgi svētki, jo no pirmās dienas līdz pēdējai tiešraidēji, tas bija ļoti intensīvs darbs. Tieši tehnikā vienmēr brīžiem niķojās, brīžiem nestrādā, un tehnika, bet tīri cilvēciskais faktors arī. Te bija visi 150%, kas televīzijā ir, un tas bija, 150 ir vēl mazliet no malas. Jā, tur bija, tas bija vienkārši tik šausmīgi liels, smags darbs, un arī viss tā pirms vispār svētki vispār sākās. Tur ir visas, mums gan PTS bija jānomā, gan tā paša minētā Spidercam, un lai visu to dabūtu gatavu, tur jau bija pirms mēneši, man liekas, vismaz 2-3, pirms tam jau bija konkursiem jābeidzās, lai mēs vispār varam dabūt tehniku, ko strādāt Dziesmu svētkos. Lai mēs mazliet ienirtu tajā izpratnē, kas ir tas lielais darbs, varbūt jūs varat ieskicēt, kas ir vajadzīgs, lai parādītu Dziesmu svētkus, kameras, skaņas, varbūt jūs varat ieskicēt to tādu rāmi. Varētu teikt tā, ka lai parādītu jebkuru tādu pasākumu, tie nav tikai Dziesmu svētki, tā būs arī jebkura translācija sportā vai izklaidē vai kā. Mēs zinām, ka viens no tādiem pamatlietām, kas ir vajadzīgs, ir pārvietojamā televīzijas stacija. Mēs viņu saucam par PTS, un kāds, kas ir redzējis noteikti tādas lielas mašīnas, kur rakstīts LTV vai kaut kas cits, tā ir tāda pirmā lieta, kas ir vajadzīgs. Un sāksim ar to, ka Latvijas televīzijā šobrīd HD signāla tādā ērā ir palicis viens PTS, ar kuru mēs varam strādāt, un kuram arī, ja nemaldos, ir 20 gadi vai varbūt vairāk tam. Jā, un teiksim tā ir tāda darba stacija, ar kuru mēs braucam, kurā ir režijas pults un kurā vispār mēs pievienojam šīs visas neskaitāmās kameras, kur atnāk viss signāls un kur uz vietas strādā režisors, redaktors un tādā atkal tautas valodā pogā vai montē vai izvēlās bildi, ko redzēs televīzijas skatītājs. Un tātad šī darba stacija, šī pārvietojamā televīzijas stacija ir tāds viens pirmais, es teiktu, faktors, kurš ir nepieciešams, nerunājot par cilvēku resursu pagaidām tādu tehnisko. Un ar to sāksim ar to, ka tas mums jau ir vienkārši tikai viens, bet pasākumi ir, kā jūs teicu, 16. Un, respektīvi, ar to brīdi mēs jau sākam iet ārpus mūsu televīzijas resursu iespējām, un mums ir jāīrē šajā gadījumā. Mēs strādājām vēl ar 3 uzņēmumiem. Viens no
tiem bija no Lietuvas, 2 no Latvijas, kas mums piedāvā šādus PTS, lai mēs varētu vispār veikt translācijas. Plus vēl dažos pasākumos mēs izmantojam tādus iekšēji veidotas hibrīdu variants, ko mūsu Latvijas televīzijas puiši kā Dāvis ir arī raduši iespēju, lai mēs to varētu darīt, kas, protams, nav vērti un nav varbūt vienkārši, bet mēs tādā veidā izlīdzamies. Tad no resursu viedokļa tas ir tāds pirmais. Un, protams, tad ir nepieciešams no tāda tiešām tehniskā resursa būs noteikti, tas ir kameras, tās ir dažādas kameras, tie ir krāni, tie ir teleskopas krāni, tie ir dažādi veidi, ko mēs varam. Un tas, ko varbūt iepriekš teica, tā zirnekļa kamera un tas spidercam, un arī tāds cablecam ir izmantot. Šogad mēs izvēlējāmies 2 spidercam, gan Daugavas stadionā, gan Meža parkā, un tas viss ir tādēļ, lai parādītu to bildu un to visu to atmosfēru, kas ir liela plaša, lai mēs viņu parādītu no visiem aspektiem, lai mēs varam piekļūt kuram stūrītim un parādīt no dažādiem leņķiem un vienkārši skatītājs ieraudzīt šos svētkus daudz tā skaistāk un profesionālāk un tā kā visu pasauli vēlētos. Bet es gribētu teikt, ka tehnika ir tikai viens, vai ne? Kad apakšā ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, un es teiktu, ka dziesmu svētkos es nevaru saskaitīt cik, bet raidījuma daļā, piemēram, ja mēs strādājam kādi 40 štati, tad darbinieki, un vēl arī ne tikai štati, bet arī kaut kad mūs piesaistam arī autors, tad ir iesaistīti, 99%, un arī es teiktu, ka tehniskais resurss, 100% no cilvēku resursu vienkārši tiek izmantot. Jā, tad tur iesaistās visi, jo mums televīzijā tā sistēma ir tāda, ka mums ir, kā es jūs stāstīju, raidījuma daļa, bet mums ir tehniskās nodaļas, kur arī Dāvis ir vadītājs vienā un tā. Tad, respektīvi, mēs sadarbojamies ar operatoriem, ar skaņu režisoriem, ar visiem. Visi ir iesaistīti dziesmu svētkos. Tajā dziesmu svētku nedēļā vienkārši visi strādā, mums viņu vēl pietrūkst, un mēs vēl viņus īrējam tātad profesionāļus no malas. Tā kā, varbūt Dāvis var papildināt vēl, kas vēl. Ar operatoriem ir tā nedaudz vieglāk. Tur operators ir tie saucamie freelanceri, ko viņam ir savs dienas likme, ko viņi grib, un tos tā kā vieglāk, bet tīri specifiskus tehniskos cilvēkus, tur bija visi vadošie no manas nodaļas, viņi visi strādāja uz 200%. Mēs izmantojam arī visus Latvijas iespējamos PTS-us. Vienīgā, ko mēs nevarējām dabūt, tas bija TV3, jo viņi paši nodarbojās, viņam bija kaut kādi pašiem savs tiešraides, bet vispārējā Latvijas PTS, kā arī no Lietuvas mēs īrējām. Nav noslēpums, ka televīzijas naudas resursus un naudas trūkums liedz varbūt mums iegādāties tehniskās vienības, par kurām mēs priecātos. Mēs ļoti daudz ko īrējam. Un šajā gadījumā, mēs jau īrējām un mēs preventīvi zinājām, kas mums ir jāīrē. Tās bija šīs lielās, kur mēs skaidri zinājām, ka tas mums būs jāīrē. Tie bija PTS, tās zirnekļa kameras, kuras nav Latvijas televīzijā pieejamas vai teleskopiskie krāni, bet diemžēl notika arī ķibeles, neparedzētas ķibeles uz vietas pasākumos, kur mums bija jārēģē pat tieši stundu laikā, nevis pat dienu laikā, mēnešu vai gadu, bet tā kā, protams, mēs esam visi tādā, mēs daram, ko varam, bet bieži vien tehniskās iespējas netur, varbūt, teiksim tā līdzi. Tas cilvēku resurss ir tas ļoti, ļoti neatceramais, un šajā gadījumā tās ir ļoti, ļoti lielas stundas, un es ļoti gribu lielu pateicību pateikt arī savas nodaļas darbiniekiem, projektu vadītājiem, noteikti vispirms Irēnai Gruzītei, kur arī jau no sākuma uzreiz plānot visu un šos iepirkumus vadīt šos procesus. Un plus, protams, mums ir pieredzējušas kolēģis, kā Ilze Circene arī piedalījās, Jāna Priedniece, un arī noteikti lielu paldies jaunajām kolēģiem, kuras pirmo reizi vadīja dziesmu svētku projekts, bet ļoti labi tik galā Luīza Nagle un Lāsma Neolāna, tā kā viņas bija tas, kas mēģināja saturēt, un tad noteikti ļoti nākamie ir tie režisori un redaktori, kas ielika visu sirdi un dvēseli, un, protams, tehniskie. Es tagad sapratu, kad es sāku saukt uzvārdus, un es sāku tagad visu saukt, tad arī podkāsts beigsies, tāpēc es nemaz neturpināšu. Bet piedodiet, režisors mīļās, jūs varbūt. Un mīļie. Un mīļie, jā.
neilgi pirms dziesmu svētkiem gan skatītājiem, gan pašai televīzijai ļoti sāpīgs bija notikums. Neizdevās parādīt tiešraidi no brīvības pieminekļa, kad sagaidīja Latvijas hokejistus. Vai tas lika pārdomāt, kaut kā strauji pamainīt kādas lietas attiecībā uz dziesmu svētkiem? Jā, es varu atbildēt šo jautājumu, jo es esmu tieši iesaistīta. Jā, arī sportisti, kā jau teicu, ir nodaļa, kuru vadu es, un tas arī, tā bija arī mana līdzatbildība. Gribu teikt, neattaisnojoties šobrīd, tā bija tāda likuma sakarība, kas notika šajā reizē, un tur bija salikās ļoti daudz kas kopā, kāpēc mums neizdevās šo tiešraidi parādīt, un par to pārdzīvoja visi, un tajā brīdī tas ir vēl viens trieciens, kas nāca pirms dziesmu svētkiem un dziesmu svētku laikā, kas neatviegloja to brīdi. Bet labais ir tas, kad jā, ir nākušas lietas, kuras mēs pārdomājam. Tiešām mēs pievērsām uzmanību signāliem, vēlreiz izgājām visiem dziesmu svētku pasākumiem un skatījāmies, vai mums ir dubultais nodrošinājums signālam. Mēs tiešām skrupulozāk pievērsām uzmanību tehniskām lietām, un arī tehniskais direktors vairāk šajā iesaistījās. Un arī mēs varbūt esam padomājuši uz priekšu, kā nepieļaut. Es nevaru apsolīt, ka mēs nepieļautu arī šo situāciju vēlreiz. Izdomājot to, ko mēs tagad izdomājām šobrīd, jo tur pievīla tehniskie resursi, kas nebija paredzams, un tur tiešām tas bija tāds ļoti liels negadījumu kopums. Bet tomēr mēs esam arī veikuši tādas izmaiņas tādās komunikācijā un sadarbībā, kas mums jādara iekšējā televīzijā, lai mēs pieņemtu šo lēmumu, kā mēs tehniski nodrošināsim šādus ļoti, ļoti straujas pasākumus, kas ir nākamajā dienā vai aiznākamajā dienā. Lai šī atbildība mums būtu kopīga un lai mēs būtu tiešām izsvērši. Es nevaru apgalvot, ka nekad mūžā nekas tāds nenotiks. Es tikai varu cerēt, ka nekas tāds nenotiks. Un es biju ļoti priecīga tiešām, ka dziesmu svētkos mums viss izdevās un nebija nekādu šādu, pat ne šādu, bet vienalga nekādu tādu tehnisku ķibeļu, kuras nonāk līdz skatītājiem tādā mērogā, ka pazūd kaut kāds signāls vai mēs kaut ko neredzam. Bet, ja godīgi, ar visu to nodrošinājumu, kāds mums šobrīd un kāds mums televīzijā jau tas nolietojums ir tehnikai, mēs esam ļoti bieži tuvu tam. Tā kā mēs kaut kā visu laiku izslīdam caur adatas aci, ka tas nenotiek, un, protams, es par to esmu priecīga no vienas puses. Bet no otras puses atkal mēs bieži vien netiekam pie kaut kā jauna tikai tāpēc, ka mēs izslīdam. Jo tā problēma netiek. Te lūk bija problēma, kur visi ieraudzīja, un mēs sākām par daudz ko runāt. Bet kamēr tas nenotiek, tikmēr mēs uzskatām, ka mēs vēl varam. Ka viss ir kārtībā. Jā, ka viss ir kārtībā, ka mēs vēl varam bišķiņu izturēt. Tā kā tā. Šis izklausās pēc vērienīga darba, par kuru skatītājs vispār nenojauta, jo tiešraides man kā skatītājai likās vieglas un baudāmas, un es vispār pat neiedomājos par tehnisko milzu kalnu, ko jūs tikko aprakstījāt, darba kalnu. Vai nācās kaut ko upurēt, lai varētu sakoncentrēt šos spēkus uz tām dienām? Dziesmu svētku periodā nekas cits kā tikai viena dziesmu svētki. Un kaut kādi, es gribētu teikt, pat mēnesi pirms tam jau visa koncentrēšanās tika veltīta tikai un vienīgi uz dziesmu svētkiem, un vispārēji projekti tika vai netika veikti, vai tikta veikti mazākā apjomā. Jo, tur, kā Ines teica, tas cilvēciskais darbspēks, tas ir viņiem kā projekta vadītājiem un producentiem un visiem tiem jau viss sākās pusotru gadu atpakaļ. Es teiktu tā, ka no tāda ražošanas viedokļa, protams, dziesmu svētki ir vasarā, un vasaras periods ir tas periods, kad ražošana televīzijā notiek mazāk intensīvi. Tas parasti ir tāds tukšais periods, jo sezona ir no septembra līdz maijam. Protams, notiek ražošana ziņu dienestā, un ir arī raidījumi, ir filmas, ko veido. Bet šajā gadījumā, lai vispār dziesmu svētkus nodrošinātu, tieši šajā periodā mēs ražojam
ļoti pašu minimumu, tās ir ziņas, un sporta ziņas, teiksim tā. Viss pārējais resurss tiek apturēts, un visi zina, ka vienkārši nebūs, kas to dara, un nebūs, kam to prasīt. Un es teiktu vēl vairāk, mēs pat ir lietas, kuras mēs no dažādām citām studijām paņemam, tur, piemēram, robotkameras un aizvedam uz Dziesmu svētku estrādi. Mēs tad izlīdzamies ar to, kas mums ir, kā jau latvieši, kā jau cilvēki, kuriem rokas aug īstajā vietā, un puiši to zina, vai ne? Un tad visādas viltības noteikti tiek pielietotas, lai mēs tiktu galā ar to visu. Bet to, ko es gribēju atzīmēt, jā, to nedēļu nenotiek, bet tomēr Dāvs teica, ka apstājas ražošana. Es varētu teikt, ka tomēr tā iepriekš nav, un tāpēc ļoti pateicīga tiem saviem cilvēkiem, kuri, es zinu, ka viņi ļoti ilgi ražoja tajā pašā intensitātē līdz tam jūnija vidum tomēr, un tur ir Eirovīzija, tur ir ļoti daudz projektu, kuri prasa, kur neļauj atslābt, tur ir parāds, tur vēl kaut kas, un viņiem tas ir paralēli jādara, un paralēli tas, kas ir tas lielākais, varbūt sloks, nezinu, varbūt tev bija sagatavots jautājums, un es lecu uz priekšu, bet tas lielākais sloks ir tāds, ka jā, gadu iepriekš it kā mēs sākam gatavoties, bet mēs sākam gatavoties bez naudas līdzekļiem, un mums nav zināms vispār, vai mēs to varēsim darīt vai nē. Un, respektīvi, jā, vēl pusgadu pirms Ziemassvētkiem mēs nezinājām, vai mums ir līdzekļi visam un kādi viņi ir. Un tāds reālais, tāds pat līguma slēgšanas periods ir vispār jau mēnesi, 2 pirms. Un tas nozīmē, ka mēs ļoti daudz procesus daram, nezinot, vai mēs vispār to varēsim darīt. Vai Ziemassvētku laiks ir arī tas brīdis, kurā jūs redzat izmaiņas un lēcienu tehnisko salīdzinājumā ar iepriekšējiem Ziemassvētkiem? Un kāds tas bija? Kas ir tas, ko jūs redzējāt, un varbūt kas ir tas, par ko varētu vēl sapņot? Sapņot jau var daudz un dikti, un man viens no tādiem lielajiem sapņiem ir tas, ka nākamos Dziesmu svētkus Latvijas televīzija varētu pilnīgi savu ekipējumu nodrošināt. Tas ir lielie PTS, un kad mēs varam īpaši Meža parku, kur tā kā vajadzētu būt, tas ir Latvijas viens no lielākajiem pasākumiem, Meža parka noslēguma koncerts, un tā kā varētu Latvijas televīzija ar jaunu PTS-u parādīt to, tas ir mans kā tehniskajiem viens no lielajiem sapņiem, ka tur varētu tieši nosekt visu, tā teikt, visu tos pasākums, ka nevajag papildus nomāt. Nomāt jau vienmēr vajadzēs kaut ko, jo brīžiem ekonomiski izdevīgāk ir paņemt to vienu PTS uz nomu, uz vienu raidījumu, nevis tur pirkt pa 10 miljonu jaunu PTS. Bet ir ļoti liela izlaiciena arī, kur tieši Irēna pati pieņēma, tā teikt, lēmumu, kad vajag Spaiderkam arī Meža parkā, ne tikai dejotājiem. Ar Rihardu svētību gan un ar Rihardu vēlmjām. Tas bet kopībā mēs kopā, jā. Bet Irēna tur viņu tā klusībā stum, cik vien var, jo viņai bija pilnīgi absolūta taisnība, ka tas ir Meža parka dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts, tur ir jārāda labāk nekā pirms 5 gadiem, un līdz ar to tā tehnika tur bija forši. Es varbūt varu pateikt un papildināt, jo es Dziesmu svētkos esmu strādājusi tieši televīzijas kontekstā, kā veidojas svētkus no tādas ražošanas viedokļa. Esmu 2. gadu, jo pirms 4, nevis 2. gadu, bet 2 reizi šos lielos svētkus, pirms tam kā vadītāji arī jauniešu svētkus, bet viņi bija Covid ēnā, līdz to pilnīgi savādāk. Bet šāda veida ļoti līdzīgus tad pirms iepriekšējos, un es biju kā projektu vadītāji. Un tas, ko es gribu teikt, arī, kas ir mainījies un kas ir tas tehnoloģiskais lēciens, kas bija, kā bija iespējams. Jo šis, kad mēs pieņēmām lēmumu kopā ar arī Mārtiņu un kolēģiem, kad mēs Meža parkā izmantosim lietuviešu PTS, kas šoreiz mums deva iespēju tātad izmantot ļoti vairāk kameras, nekā mēs to esam ieraduši. Ja mums būtu abava, mēs nevarētu strādāt ar 20 kamerām, kā mēs to darījām šobrīd. Tie bija ļoti daudz avotu, tur vēl bija robotkameras, tad respektīvi tas lēciens bija šajā plāksnē. Zirnekļa kameru mēs izmantojam pirms 4 gadiem Daugavas stadionā, bet Meža parkā mums bija tā saucamais kēblikam, kas nozīmē, ka tu vari tikai vienu trajektoriju, tā kā tev viņš slīd pa vienu taisni, vai diagonāli, vai kā. Zirnekļkamera nozīmē to, ka viņi maina šos leņķus pa vienu lielu perimetru. Tur ir tā vieglāk izskaidrot, ka kēblikams ir vienkārši trose novilkta starp 2 punktiem, un viņa var staigāt pa labi, pa kreisi. Spaiders ir 3D sistēma, kas nozīmē, to viņu var arī jebkurā no 3 masīm, tu var regulēt, kā tu gribi, un mēs ar tiem
itāļiem, kas bija piegādājuši tieši to Spidercamu, un viņi arī smējās, ka viņi var nolaisties kaut vai koru vidū uz solistu vai skatītājos, cik tā troses vēl. Un tās pašas troses, lai mežparkā izvilktu, tur viņiem bija, es viņas neapskaudu, jo tur ir ļoti daudz tās troses un motoru, un viņi nedrīkst nekur aizķerties, jo tas ir tomēr kaut kā, es nezinu, kas 20 kg bija. Un viņiem viņi, man liekas, dienu vilka vienu trosi, tā, lai visus starp estrādi, tā, lai var savienot visu. Tur bija tiešām cepranos cilvēkiem, kas to visu izdarīja. Jā, bet respektīvi, tad pirmo reizi mēs to darījām Mežaparkā, un mums bija šī iespēja izmantot šīs daudzās kameras, un es tieši šodien paprasīju Zitai Kaminskai, jo viņa bija arī pirms šiem 4 gadiem režisore noslēguma koncertam, arī šoreiz lielkoncertam Tīrums, un tad, jā, ja viņi strādāja tad uz vietas ar... lai jūs saprastu, ar 12 bildēm tev jāizvēlās bilde no 12 lodziņiem vai jāizvēlās bilde no 20 lodziņiem. Tā ir atšķirība, tas ir tāds milzīgs lēciens, teiktu, arī režisoram tikt ar to galā, jo tev ir jāpieņem lēmums no šīm daudzajām lietām, ko tieši tu nospiedīsi un ko tieši ierodzīsi tu kā skatītājs. Un jā, tas ir tas lēciens, šogad gan bija arī 2 koncerti, lielkoncerti tieši Mežaparkā, un tieši tāpēc mēs arī šo lēmumu pieņēmām, ka jā, tas ir svarīgi šos 2 lielos koncertus parādīt pēc iespējas profesionālāk, pēc iespējas daudzveidīgāk, izmantojot daudz skaistus kadrus, episkus kadrus, kuri paliek vēsturē, kurus mēs apbrīno arī citu tautu skatītāji, līdz kuriem tas nonāk, un šogad tas ir noticis. Un tā kā šis tehnoloģiskais lēciens, teiktu, ir šajā ziņā. Varbūt tādi citi lieli tehnoloģiski lēcieni, es teiktu, kad mēs esam salīdzinoši tomēr arī iepriekšējos gados lielos koncertus līdzīgi rādījuši. Jā, tur ir, tehnika jau visu laiku attīstās, bet viņi nav, tas lēciens, Mežaparkā bija tas lielais avotu skaits. Man liekas, Zitai bija 22 jā, avoti. Un arī Aigai, bet arī, un varbūt tāds otrs, kas ir tāds, tas nav varbūt tehnoloģiskais lēciens tieši televīzijas stāstā, bet tādā dziesmu svētku stāstā, kad Daugavas stadionā savukārt režisora Liena Žēmunda izvēlējās strādāt ar tādu live edit programmu, kas nozīmē, ka viņa savu darbu kopā ar kolēģiem vairāk padara jau pirms pašiem svētkiem, jau šajā mēģinājuma procesā, un principā šajā pēdējā dienā jau viss ir saprogrammēts, un operators zina, kurā brīdī, kuru kameru rādīs, kāds ir viņa uzdevums, un viņi vairāk uz vietas neveic šo manuālo pogāšanu. Viņa tātad to ir salikusi. Mēs šādi strādājam arī Supernovā, bet tur ir bijuši citi režisori, bet šoreiz tas bija pirmo reizi, ka mēs šādi realizējām Deju svētku koncertu. Tas vēl varētu būt tāds manā skatījumā tehnoloģisks process. Jā, pa live edit arī ir tas, kad, kā Ines teica, pirms tam jau vismaz tur mēnesi pirms tam tu salieci kadrus, kā tu gribi, un tad ir ar operatoram iziet, operatoram uz katru kameru ir pa iPadu, kur viņam rāda, tev ir 3 sekundes palicis līdz tavam kadram, tev ir tāda un tāda kustība, un tur tas ir ļoti smags pirms tiešraides. Tiešraidē, ja viss ir labi, režisors var vairāk mazāk skatīties, kā viņam automātika pārliek visus tos, un ja kaut ko vajag, tad viņi manuāli sāk pogāt, bet tieši tas smagais darbs pirms tam, tas ir, nezinot precīzas kameru vietas, izdomāt, kā vispār parādīt, tas ir cepranos Lienai, ka viņi to visu izdarīja tik veiksmīgi. Jā, un varbūt tad nāk prātā, sāku runāt, tad es varu pateikt, varbūt tāds vēl, kas bija, manuprāt, vokāla simfoniskās mūzikas koncertu. Mēs atkal arī ierakstījām tādā tehnikā, kas saucās mums kartīšu sistēmu, kur mēs arī praktizējam, bet tas nebija varbūt darīts dziesmu svētku laikā, kur savukārt, Agita Cāna atkal strādā šajā sistēmā, kad arī tad visa simfoniskā mūzika pirms tam mums ir pieejams partitūras, un viņi tiek kadrēti. Mēs zinām, kur mums būs kameras, režisors, redaktoru un ar režisoru, kurš arī būs pie pults. Kopā komandā pirms tam jau ir sakadrējuši arī šo stāstu muzikālo. Tur gan nevar izmantot live edit programmu, jo live edit var uzlikt uz fonogrammas, bet dzīvo mūzikā mēs zinām spēlē dzīvi, un tur var mainīties mazliet sekundes tam līdzīgi. Un tad tas nozīmē tas, ka PDS-ā principā arī jau pirms tam viss ir izmēģināts, operators zina savas lietas, viņam ir sarakstīts kartītes, viņam nav šoreiz iPads, bet vienalga tas varbūt ir iPads, bet respektīvi tad katrs jau zina, ko viņš filmē.
traumēs, un tā ir tāda tehnika arī, ko ļoti daudz ieraksta simfonisko mūziku un daudz mūzikas ārzemēs, un, protams, šī metode varbūt savā ziņā ir dārgāk, jo tas ir laikietilpīgāk, bet tad mēs vienmēr varam zināt, ka tad, kad spēlēs trompeti, rādīsim trompeti, un kad sāks vijols, tad tiešām būs vijols, jo, protams, to var arī nodrošināt arī savādāk, un arī dzīvi pogāt, un vienmēr redaktors lasa partitūru, un viņš saka priekšā, bet tad, kad jau to ir izstrādās, pirms tam tas darbs ieguldīts, tad to var parādīt daudz precīzāk, un to ļoti novērtē šie paši mūziķi, šie paši diriģenti, kas tur piedalās, viņi tiešām ar lielām ovācijām parasti pasakās režisoriem, viņi redz to veikumu, kas ir pirms tam izdarīts, un cik profesionāli tas izskatās. Varbūt tādam parastam skatītājam nevienmēr viņš to varbūt novērtē, bet tie īpašie mūzikas mīļi un tie īpašie mūzikas skatītāji un paši, kas tajā visā ir iekšā, viņi noteikti to ļoti, ļoti novērtē. Tā kā tas arī tāda izaugsme pa gadiem noteikti arī. Jā, lēni prātīgi mēs visi ceļam to latiņu un cenšamies pēc iespējas labāk parādīt, lai tieši skatītājs redz, lai novērst tādas situācijas, kad video spēlē un mēs parādām trombonu. Bet gadās, protams, arī dzīvēs. Gadīties tas var noteikti arī visu sagatavojot, jo tehnika ir tehnika, un kā mēs zinām, mums ir gadījos arī, kad ne dziesmu svētku laikā, bet citā supernovas laikā, jā, ir vienkārši tehniski ķibeli un nekas nenotiek. Tā kā televīzijas stāsts ir tas, kad mēs vienmēr esam pakļauti mazam tādam riskam, stresam, un mums laik jābūt tādā viegla adrenalīnā, un ja pasākumā, pilnīgi viss ir nogājis gludi, parasti tas jau tā reti notiek. Parasti kaut kāda ķibelīte kaut kur ir, bet viņi tiek atrisināti. Tieši tā, man arī, kad es tā kā profesionālo dzīvi Anglijā lielākoties pavadīju, man tas cilvēks, kas man apmācīja projektu vadībā, viņš arī teica, ka neviens projekts nav perfekts. Te vienmēr būs kaut kāda ķibele, tur tehnikā neaizies, operators aizgulēsies, skaņinieks nedzird vai ko. Bet ir tas, ka kā projektu vadītājiem tev ir jāsaprot, ko darīt, ka tev kaut kas neiet. Jo tas būs vienmēr vienalga, tā ir 5 minūšu tiešraide vai tas ir Mežparka noslēguma koncerts. Jo visu laiku ir mazās tehniskās ķibeles, bet tās vajag atrisināt tā, ka parastais skatītājs to vienkārši nepamana. Klausītāji neredzēs, ar cik lielām acīm es klausos šo jūsu stāstīto par televīzijas darbu. Un tā ir dzīvā montāža. Tas ir dažādi. Visas translācijas netika nodrošināts tieši dzīvajā. Es tagad baidīšos samalot, bet 70%, manuprāt, mums gāja dzīvajā eterā. Bija arī tiešraides ar nobīdi, kas nozīmē, ka principā tā ir tiešraide, viņi parāda varbūt tur pusstundu vēlāk, bet režisors netiek klāt, lai kaut ko tur pamainītu. Un, protams, tad ir tiešraide, tādas ieraksti, kuri notiek varbūt nākamajā dienā, kur režisors ir paspējis tās vietas, kā mēs teicām, ja parādīja netīšām trompeti, violas vietā, tad viņš paspēja to pārmontēt vienkārši, tā kā montāžā. Bet vairāk vai mazāk, dziesmu svētki ir dzīvais ēters. Arī dziesmu svētku studija tika nodrošināta dzīvē ēterā, un Dāvi nesmelos, ka tur gan mums gāja arī raibi ar no pirmās dienas ar dažādām tehniskām niansēm, kur bija jātiek galā ar gan to, ka nav pēkšņi signāls, un jāmāna skatītājs ar kādu, gadās arī, ka mums ir jāapmāna, ka tas ir dzīvais streams, kā to saka, tad respektīvi viņu ieraksta operators, un mēs laižam no tekstas, jo kaut kādas tehniskas ķibeles pēkšņi jaunā vietā, jaunā komplektācijā rodas. Vienkārši tā tas ir, un, protams, tas reti mēs par to ļoti pārdzīvojam, mēs pat esam pēc tam tādi dusmīgi kaut kādu brīdi, mēs sadusmojamies viens uz otru un tā. Protams, pēc tam novērtējot, mēs saprotam, ka mēs darām, ko varam, bet mana tāda ilūzija būtu, ka mēs strādājam, tā kā tu teici, Dāvi, kad būtu tas jaunais PTS, un, protams, ka mums ir jācīnās ar tādām neparedzamām situācijām, bet tomēr, ka mēs mazāk cīnamies ar to tehnisko novecošanos un to, ka mēs kaut ko stiķējam, mēs kaut ko mēģinam kā senlatviešu metodēm izdarīt labāko, bet tas īsti nav bijis default. Un līdz ar to rodās tās ķibeles. Man par to būtu tiešām tāds, ka mēs varētu tā kā arī šis lietuviešu PTS, godīgi sakot, viņš iedeva ļoti daudz iespējas, ko mēs varējām darīt, bet mēs neviens nezinājām, ka viņš būs tik mazs un ka tur būs tik mazs vietas un ka mēs komandas īstenībā tas nebija ērti
es domāju, ka otrais, ja būtu, mēs padomātu, vai tieši to PTS mēs ņemtu. Mēs viņu īrējām, jo mēs nezinājām, kāds viņš atbrauks tieši precīzi. Tehniski zinājām, bet varbūt... Tehnika viss bija zinām, bet tas izvietojums arī tā kā uz papīra viņš likās lielāks, bet es iegāju iekšā, viņš bija tik šausmīgi maziņš. Un es praktiski visu noslēgumu koncertu sēdēju aiz PTS, jo vienkārši iekšā man nebija vietas, jo mums bija visa komanda, grafiķi, robokameras, fragmu kontrole, režisors, redaktori. Un mēs brīžam ar Irēnu, ka tā kā mums vajadzētu pēc loģikas būt iekšā, bet tur vienkārši vietas nav. Vēl vēlos jautāt par brīnumiem kadros, kad notver mirkļus, kad kādam notek asara vai pārmet krustu. Kā tas notiek tā nejauši? Es gribētu teikt, ka es īstenībā tagad sapratu, ka es neesmu tā īsti pieminējis un pateiks paldies vienam ļoti, ļoti, ļoti svarīgai komponentai, tas ir operators. Tad mēs esam audiovizuāls, tātad televīzija ir audiovizuāla māksla, un operators ir tas, kurš ir burvis, un jo vairāk tādu burvju, jo labāk. Un tas, es teiktu, ir operatori noteikti, kas māk to. Viņi jau ar aizmugures smadzenēm jūt, ka kaut kur tūliņ metīs krustu, viņš vienkārši viņam pavērt, tas ir. Bet nākamais ir režisors, un tā ir tā viņa profesionalitāte no tām 20 kamerām tajā brīdī. Viņš vai kāds viņam blakus redaktors vai kāds paskatīt, rekur, tas ir jāņem, jo, protams, tās izvēles ir daudz. Tu vari un arī, nevelti arī pēc koncertiem ir jau bieži tā, ka vienam liekas parādīt par daudz tūplāna, vienam par daudz kopējie plāni, jo izvēle ir tā režisora, un tas ir viņa rokraksts. Un mēs nekad divi cilvēki mums liksies arī tur uz vietas sēžot PTS-ā, ja tev kādreiz sanāktu, tu varētu dzirdēt tur, rādi tur, tagad kopā rādi, bet režisors uzskata, nē, viņš grib tieši šo krustu, un viņš spiedīs, un tā ir viņa kompetence, beigās piespiest to kameru, kuru viņš atbild. Un šajā gadījumā tas bija Zitas un Aigas rokās divos lielos koncertos. Pēdējais vārds ir viņa. Un tur var kliegt Dāvis, tur var režisors varbūt, tur var būt kāds, bet viņš uzskata tā, un tā ir tā kā māksla, tā kā tu raksti grāmatu, tu raksti saviem vārdiem, tā kā tu zīmē bildi, tas ir tavs zīmējums, tad šis ir tāds tā kā arī režisora darbs, tas ir viņa mākslas darbs, bet tas operators ir ļoti, ļoti svarīgi, un vēl tādi, mēs zinām, ka televīzijā ir operatori, kurus grib paņemt, ka viņi ir profesionāli, ka viņiem būs tas kadrs. Un, protams, katrs režisors prasa to varbūt savu estētiku, savu kadru. Tur vienam režisoram patīk vairāk tūplāni, vienam vairāk koplāni. Tā kā. Un arī tas pats PTS-ā. PTS-ā nav demokrātija. Režisors ir absolūts karalis. Tur nav variantu, režisors pasaka, un tā arī ir. Tur nav nekādi argumenti pret, patīk, nepatīk. Režisors grib tādu bildi, viņš vai viņa dabona tādu bildi. Bet tieši par šitiem sajūtu kadriem operatori, mums ir ļoti daudz labi operatori, un viņi arī uzreiz brīdina un saka sakaros režisorei, ka man asariņi birst, vai tūlīt viņi kaut ko pirms tam pārmet krustu, viņi tūlīt vēlreiz pārmetīs krustu. Un viņš jau uzreiz komunicē un saka, ka man ir tas, un ir pāris operatori, kas es nezinu, kā, bet viņi tur asariņa ik pēc 2 minūtēm. Tas ir talants. Un kā jau Dāvis pareizi saka, tā ir komunikācija, jo katrā PTS-ā tev ir režisoram ir ausis. Tātad ausis, kuras tu šodien noņēmi, tu teici, ka tev viņas traucē, bet viņš viņas nevar noņemt, jo viņam ir jārunā gan ar operatoriem, gan ar skaņniekiem. Savā brīdī varbūt pat jāpasaka kādam citam. Tad, respektīvi, tā ir komunikācija. Un jo tā komunikācija ir atstrādātāki, jo viņi ir profesionālāki, jo ir sava sadarbība labāka, jo ir rezultāts, ko skatītājs ierauga, ir noteikti labāks. Klausoties par operatoru un režisoru profesionalitāti, es domāju, ka par šāda līmeņa zinātājiem un profesionāļiem nepiedzimst. Kā LTV iegūst šādus cilvēkus, vai to var iespējams izmācīties, vai to jūs paši viens otram nododat, kā vispār notiek šo jauno asiņu pieplūdums un vai tās mainās? Pasaulē ir tā, kad notiek paudžu maiņa, kad tas pats, pieņemsim, PTS, tā ir jaunu cilvēku, tas ir jaunu cilvēku darbs, jo tas ir ļoti smags, tur ir diena, nakts, ziema, vasara, visu laiku ir smagi kabeļi jāvelk, smagas kameras jāliek, un parasti, kad tiklīdz paliek noteikts vecums, tu ņemi jaunu komandu, un tie vecie, tā teikt, tie, kas jau ir izgājuši caur uguni un ūdeni, viņi apmāca viņus, un tas beidzot Latvijas televīzijā sāk lēnām notikt, kad ir tā saucamā paudžu maiņa, un kad
tie pieredzējušie palīdz jaunajiem, jo jauniem būs vieglāk ar jaunākām tehnikām strādāt, jo viss attīstās un īpaši operatoriem, ka tev visu laiku bijis nosacīta viena veida kamera, pēkšņi tagad tev ir 5 dažādas kameras, ar kurām jāmāk strādāt, un tiem vecākajiem, viņiem ir tas talants, kad viņi zina, ka tūlīt Saule pērkona Daugava būs asariņa tajā vietā un raudās tur, un kad viņi jau to nodod, kā atstāja savu mantojumā jau, kad jaunie, tā teikt, var iemācīties to. Bet es teiktu, ka noteikti ir televīzijā strādā dažādi profesionāļi, un ir tādi cilvēki, kuriem ir arī izglītība šajā jomā, un mums ir režisori, kuriem ir izglītība, tieši režisori izglītība, kur ir stažējušies ASV vai tam līdzīgi. Ir arī režisori, kuri ir kļuvuši par režisoriem, pat no operatori, varbūt daudz mēs zinām, un varbūt viņam nav šī tāda formālā izglītība, bet viņš ir izgājis cauri šo televīzijas skolu gadiem. Tā kā ir dažāds, es nedēļu, ka televīzijā strādā pilnīgi ar šo izglītību, kuru ir, tiešām viņam ir šajā profesijā izglītība, bet ir šie gadījumi dažādi. Bet es teiktu, ka galu galā tas talants prevalē un vienkārši ir cilvēki, kuriem tas padodās, un, protams, kad es domāju, ka mainās gan estētika, gan viss, un tur varbūt kādam liekas, ka viens, kas ir beidzis tieši to skolu, ka tas jau tā ir vecā skola, ir tādi termini, bet tur nav noteikti arī, es teiktu, tāda 100% patiesība, un protams, noteikti paudžu maiņa, un mēs priecājamies, ja viņi notiek kaut kādā veidā respektējot arī cilvēkus to šo paudzi, kur mums var dot šos savus padomus, bet jaunā paudze varbūt skatās to savādāk, bet mēs zinām arī, ka mainās televīzija un vispār mainās formāti, un viss mainās, un kas nemainīsies, tas nepastāvēs, kā mēs zinām. Ja? Tā kā ir dažādas versijas, kā nonāk televīzijā, gan tas ir tiešām no profesionālās vidas, gan varbūt kaut kur kādreiz kaut kā paveicās, saliekās, kā jau dzīvē notiek, vienkārši notiek tā, tam tā bija jānotiek, un tas tā notiekās. Tā kā mums ir varbūt, piemēram, žurnālisti, kas strādā projektu vadītājiem, kas ir beiguši žurnālistiku, bet viņi kaut kā īsti žurnālists, viņš jūt, ka viņš nav, bet viņš ir projektu vadītājs, un ļoti labi. Vai ir režisors, kas kļūst par projektu vadītāju, vai ir režisors, kas kļūst no asistenta, vienkārši viņam ir tāds talants, ka viņš kaut kādā veidā sēžot šeit, viņš izrāda tādu interesi, ka tu jūti, ka viņš ir tā kā jāliek iekšā. Bet, protams, kad, lai notiktu šī paudžu maiņa un vispār viss tas notiktu, mums ir vajadzīgs daudz satura, ko ražot, lai mums ir kam dot un ir ko mācīt. Bet varbūt vēl viena lieta gribēju pateikt, ka respektīvi to, ko es stāstīju iepriekš par šo live editu un atkal par tām kartīšu apmācībām, kad arī režisori ir stažējušies vienkārši pie mūsu ārzemju kolēģiem. Mums ir pirms gadiem bijis Pīters Manjūra, kurš šādā metodē ir rakstījis lielus koncertus, starptautisks režisors no BBC strādājis kādreiz. Un respektīvi, mēs šādā veidā mūsu režisori apgūst šo lietu, tā kā tāds iemācoties no praksē. Un tad mēs vēl esam papildus televīziju sūtījis arī tādās apmācībās, gan redaktori, gan kā. Tas tāds process, jo viss mainās un vienkārši jāmāc. Vienkārši, jo vairāk iespējas ir mācīties, jo labāk. Es gan teiktu, ka mums ar to ir grūti, jo mums parasti ir tik daudz jāstrādā, ka mums grūti atrast laiku mācīties. Bet vismaz es savā nodaļā ļoti priecājos un ļoti cenšos, ja izdodas. Es nevaru teikt, ka tas izdodas uz 100%, bet esmu ļoti priecīgi, ja izrāda interesi arī režisori mācīties un ir iespēja viņiem šo iespēju gan režisoriem, gan redaktoriem dot. Tieši tā, jo ir tā problēma, ka mums nav pietiekami daudz augsti kvalificēti, vienalga tas ir izgājis skolas vai vienkārši ļoti talantīgs cilvēks, bet mums tie projekti ir tik daudz uz mūsu kopējo skaitu, kad mēs nevaram vienkārši, tagad es gribu iemācīties laivedītu vai... Tagad es mēnesi mācīšos. Un mēs vienkārši nespējam izdarīt, un tas ir, diemžēl, bet, tā ir, režisoram katram ir pa 5 citiem raidījumiem, kas ir regulāri jādara, un tad ir ļoti grūti iet laikam līdzā. Bet noteikti dziesmu svētki ir viens tas brīdis, kad tā ir režisoriem liela tāda, noteikti gan režisoriem, gan arī citiem speciālistiem, tehniskajiem cilvēkiem ir tāda, tā kā, tas tāds izaicinājuma brīdis, kad tu vari parādīt, ko tu vari vai ne, jo daži tiek pie kaut kādiem citiem projektiem vai pie lielākiem vai koncertiem, tie ir tādi, es domāju, katrs grib būt tajos dziesmu svētkos iekšā tajā brīdī, lai cik tas ir grūti, lai cik tas prasa šo enerģiju, bet neviens noteikti nekad neatsaka.
Ir pat, kad pusgadu iepriekš man prasa, piemēram, tāds arī raidījuma vadītāji, piemēram, Gestiņš man zvana, Inese, vienkārši domāju par atvaļinājumu, vai mani vajadzēs vai nē. Un tas viens ir, kad es zinu, kad viņš tiešām plāno savu laiku, bet es tiešām zinu arī, ka viņš grib, jo mēs pirms 4 gadiem strādājam kopā, un viņam tas patīk, un tie dziesmu svētki rada tādu, lai kā tā emocija, kas tur ir, tas vienkārši ir fantastiski. Un man pašai sanāca vadīt šoreiz arī bija, es teiktu, tāda resursu trūkuma dēļ es pati, var teikt, vadīt tādu moderāciju projektu, jo pirms katra koncerta un tiešais mums bija moderatori, un tad es tiešām ņēmu rokās savas projektu vadītāja prasmes un veidoju WhatsApp grupas un koordinēju to, lai tas viss notiktu un lai visi brauktu, lai visi būtu laikā, lai visi būtu tur. Un pati braucu uz pasākumiem, un tad, kad es tur aizbraucu, tad es tā kā tajā brīdī, kad es esmu tur, kad es satieku tos cilvēkus, kad es iekāpju PTS, kad es apzināti fotografējos ar visiem, kurus satiku. Mums bija tāds raidījuma daļā čats, mums kūsāja, vienkārši mēs tā atvērāmies, mēs tā kā tādā veidā mēģinājām to nogurumu kaut kā remdēt. Mēs vienkārši dalījāmies ar tām emocijām, ar to pozitīvo, kas tajos dziesmu svētkos ir, jo mēs tagad runājam par tādām daudzām tehniskām lietām, bet vispār tie dziesmu svētki mums nes tiešām arī ļoti, ļoti daudz tā prieka, tāda enerģija, tā kopā sanākšana, tas ir unikāli. Tas tiešām ir unikāli. Tas ir unikāls pasākums. Jā. Tas ir, un man personīgi arī dziesmu svētki iepriekšējie, kas bija pirms 5 gadiem, vai ne? Es saku 4, bet iespējams 5. Es arī nekad, man visu laiku jūka ar olimpiskajām spēlēm. Pirms brīža. Pēdējā lielie dziesmu svētki, kad es vēl dzīvoju Londonā, mēs ar sievu skatījāmies un es sievai teicu, ka es uz nākamajiem dziesmu svētkiem, kas ir šie, tikko pagājušie, es viņai teicu, ka es strādāšu. Es nezinu pa ko, bet es uz viņiem strādāšu. Un tad liktenis tā iegriezās, kad es tiešām arī strādāju, par ko es esmu milzīgi pateicīgs. Bet es varbūt varu pateikt tādu faktu, ka es šeit nākot piezvanīju mūsu videotēkas vadītāju Gunitai, kur ilgadēja darbiniece, un teica, Gunita, tu noteikti zini, kad televīzija ierakstīja pirmos dziesmu svētkus. Un viņa teica, Ines, es nezinu, kad ierakstīja pirmos, bet es zinu, kad tātad šie bija 150 gadas dziesmu svētki, bet 100 gadas dziesmu svētki tika translēti, tas ir 73. gads tātad, un esot kāds pārmetis, kad ir izdzēsti arhīvi, bet viņi saka, nav nekāda arhīva bijuši, jo bija viss tiešraidēs. Un viņi uzskata, un viņi domā, ka noteikti arī pirms tam tika jau dziesmu svētki arī rādīti televīzijā, tad iedomājieties, cik gadus jau vispār televīzija šo dara, šos svētkus, jā. Ne tikai vispār svētki notiek, bet arī televīzija, cik gadus jau rāda un līdz skatītājiem nes šos svētkus, jo nevar visi atbraukt uz dziesmu svētkiem, nevar visi iet estrādē vai Daugavas stadionā un nepietiek tās vietas, bet jā, televīzija izdara to, lai skatītājiem nonāk. Tieši tā, un tāpēc man arī bija tāds neliels strīds ar projektu vadību no dziesmu svētkiem, kad es prasīju, kam dziesmu svētki tieši paredzēti, tas ir tiem 30 vai cik tūkstošiem, kas var atļauties tās biļetes nopirkt vai visai Latvijai. Jo, tur mums bija viss konflikts, kā jau vienmēr tur, kad ir šāda līmeņa pasākumi, viens ir iztēlojas precīzi, kā viņš grib, un tad situācija piespiež savādāk. Un tad ir tāds, ka, ja mēs rādām priekš visas Latvijas, tad mums tā kā vajadzētu tā kā televīzijai vajag, nevis tā kā tas viņu režisors grib. Jā, šis arī ir stāsts par sadarbību, un es ļoti daudz stāstus zinu, tā kā arī kad tas mainās uz labo pusi, bet ne visur mēs esam raduši šos kopsaucējus, jo ir ļoti svarīgi, lai tiešām tas dziesmu svētku režisors, kurš veido šos svētkus tur uz vietas, kurš izdomā šo programmu, viņam ir laba sadarbība ar televīzijas režisoru, un viņš respektē viņu, un ka mēs, kad ir šis kopsaucējs no abām pusēm, kad arī, jo tam režisoram, kas ir uz vietas, viņam ir jāsaprot, ka, kā jau es teicu, to lēmumu, kuru podziņu piespiest un kuru kameru, kuru bildīt parādīt, tomēr būs mūsu režisoram. Un tāpēc, jo šī komunikācija, jo šī sadarbība ir no pirmās dienas tāda apusēji precīzāka, produktīvāka, jo tas skatītājs iegūs, jo iegūs visi, tā kā nebūs to lieko emociju. Jā, neslēpsim, mums bija arī grūtas situācijas šogad, bet viņas ar katru gadu vispār kļūst mazāk un prieks, kad es teiktu, tā arī notiek paudžu maiņa, bet kaut gan varbūt šajā gadījumā tur, es nekomentēšu to paudžu maiņu, bet respektīvi
Ir vienkārši cilvēciskais faktors. Ir komandas, kuras ļoti, ļoti saprot to, ka televīzija ir sadarbības partners un televīzija noteikti grib parādīt labāko, bet ir jārespektē tā televīzijas režisora skatījums. Un ir varbūt, kas vēl līdz galam tā kā varbūt to līdz galam nav sapratuši vai kaut kā no pirmā brīža to nespēja tā kā iztēloties. Tur arī ir tas, ka tie dziesmu deju svētki, tiem režisoriem, kas ir, teikt, virs režisori, kas ir pa visiem pasākumiem, viņiem vēl ir tas papildus lielais stress, mums ir tiešraidi jānotur, mums ir jāparāda, cik vien labi mēs varam, bet mēs tā kā rādam to, ko viņi ir izdomājuši, un tur ir, tā kā es arī saprotu viņus, kad tur ir augsts stress, īpaši, tur pāris stundas pirms ētera, kad tur aiziet asās diskusijās, kas, ko un kāpēc, bet tur arī saprotam, ka viņiem ir tas jāparāda, tad, pieņemsim, tīrums, tur bija baseins iesaistīts, un tur gaismas un viss tā lieta, un viņam ir viss tas kopējais jāprāda tā, kā viņš grib, un tad ja no paša sākuma ir jau produktīva saruna ar Latvijas televīziju, tad ir tā, ka, mēs zinām precīzi, ko viņš grib panākt, un mēs viņam palīdzam parādīt kamerās tieši viņu, mūsu režisors strādājot ar viņu režisoru, kad, ir tā sadarbība, un skatītājs redz to vislabāko, un tieši tā, kā tam bija jābūt. Jā, bet, protams, gadījās arī šoreiz, kad it kā mēs pusgadu iepriekš runājam par kameru novietojumu vai tam līdzīgi, bet mēs 2 dienas pirms tiešraides ņemam viņas nost un mainām. Tāda ir dzīve, diemžēl tas tā ir. Un arī mums ir, piemēram, drons, kur drona kadri tika ļoti, ļoti izcelt, kur viņi tiešām bija veiksmīgi gan meža parka ar drona kadriem. Tas tā jau vienkārši ir veiksme. Bet jāsaka godīgi ar visu to, ka mēs pirms tam esam visu saskaņojuši. Mēs zinām, kad mēs celsim. Vienalga projektu vadītājiem pienāk signāls, ka novāciet savu dronu. Un tas nav, bet tas nav, es nesaku, ka tie nav dziesmu svētku organizētāji, tur ir iesaistīti vēl tā kā policija. Respektīvi, ir dažādas šādas tehniskas ķibeles, kas varbūt dažreiz tā kā neļauj izdarīt to, ko mēs līdz galam esam gribējuši saskaņojuši un tā, bet... Tur arī ir bišķi nav, ne saskaņošana, bet arī, vaino mūs arī. Mūsu drons nav stundu pacēlies, un mums zvana nolaidiet savu dronu, un tur tā. Diemžēl mēs mūsu valstī esam nonākuši līdz tam, kad sabiedriskais mēdījis nav tas, kuram ir garantēti šie dziesmu svētki. Un mēs vēl pirms tam šie paši radošie cilvēki, kuriem būtu jādomā par to, kā saražot, kādas kameras, kā mēs parādīsim labāk. Mēs vēl cīnāmies. Mēs cīnāmies par to, lai mēs viņus varētu rādīt šos svētkus. Principā es esmu iesaistīta arī procesos, par to, lai vispār svētki būtu Latvijas televīzijā, lai mēs kā sabiedriskais mēdījis tos rādītu. Un tie nonākt pie skatītājiem tieši caur mūsu mēdīju un iespējami daudziem, jo nav noslēpums, kad par šiem svētkiem, par svētku rādīšanu cīnās arī komercmēdiji. Un, diemžēl, tas ir tas, kam ir jāiet cauri. Tad ir jāiet cauri tam, ka nav šīs naudas, ka nav vēl zinām, vai tā nauda būs, vai dažādiem līguma punktiem. Latvijas sabiedriskie mediji tomēr ir viena no zemāk finansētajiem Eiropā. Jā, diemžēl. Vai pie šāda finansējuma mēs vispār varam atļauties rādīt dziesmu svētkus? Tātad, kā jau es teicu, par dziesmu svētku finansējumu ir jācīnās. Un mūsu finansējumā mūsu finansējumā, kas mums ir atvēlēts, mums nepietiek ļoti daudz, ka mums pat nepietika īsti tam, lai mēs nodrošinātu pamatprogrammu, ar kuru mēs visu laiku esam ēterā, un mēs vēl vairākus mēnešus tagad no šī brīža skaidot atpakaļ, mēs nezinājām, vai mums būs tāda vai šāda raidījuma, varbūt rudens sezonā, diemžēl. Bet dziesmu svētki prasa papildus resursu, un tas, kā mēs tos dziesmu svētkus parādām, mēs jau ar kolēģiem smējamies, ka neviena Eiropas līmeņa, sabiedriskais mēdījis, viņš par šādu summu, ko mēs iztērējam, viņš varētu iztērēt vienam dziesmu svētku koncertam Meža parka estrādē. Mēs par to parādām 15 koncertus, dziesmu svētku studijas un nodrošinām mārketingu, vēl uztaisam LSM lapu, lai tajā šis saturs viss sanāk kopā. Tā kā tās izmaksas ir, kaut kādā brīdī viņas liekas lielas, bet viņas īstenībā uz tāda pasaules, Eiropas, un es pat teiktu tuvākās Eiropas, Igaunijas, Lietuvas līmeņa ir ļoti zemes, jo mūsu cilvēki šeit strādā vienkārši patrioti,
viņi vienmēr beigās jau neviens dziesmu svētkos neatteiks strādāt, lai kas kā būtu jādara, un viņi tā kā strādās un darīs, un varbūt tā ir tā, dažreiz, varbūt kādreiz tā ir mūsu kļūda. Lai arī centāmies, vienmēr cenšamies, un es cenšos, lai kaut kā šos apstākļus mēģinātu uzlabot un domāt par sevi, bet tas vienalga, mēs jau esam tik ar tām algām un atalgām iedzīt, ka tu dažreiz tu to vienkārši nevar izdarīt tādā īsā periodā. Es gribu vēlreiz pateikt paldies visiem kolēģiem Latvijas televīzijā, kas iesaistījās dziesmu svētkos un ne tikai varbūt šo tiešraidžu nodrošināšanā, bet arī, protams, vislielākais, bet arī visiem tiešām, kas domāja par saturu papildus un gan savos raidījumos, gan atbalstīja kolēģus, gan, nezinu, vienkārši pateica varbūt paldies pirms tam vai atsūtīja kaut kādu informāciju, jo man liekas, ka tiešām dzīvoja viss tajā brīdī, kad tie dziesmu svētki notiek, visi ir tādu atvērtu sirdi un visi tādi sadodas rokās un dara labāko, ko var izdarīt, un tāpēc tiešām visiem liels paldies. Es gribu vienkārši pateikt jums paldies. Es zināju, ka nāku uz sarunu ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti intensīvs darba režīms, bet jūsu acis spīd. Es tiešām saku liels paldies par sarunu un paldies arī milzīgs par jūsu darbu.